Mani draugi vēl nav atnākuši. Varbūt es varu piedāvāt to kādu dzerienu. Es sagaidīšu draudzeni. Tad jau redzēsim, kur tevi draugi kavējās. Viņi meklē telpas saviem jaunajiem projektiem. Laikam būs atraduši. Kas pa projektiem? Darbojamies mākslas projektu sērijā. Meklējam kaut ko savādāk. Opā! Nu, Grieta, tevi nevar atstāt vienu, jau nocupēju kādu. Tev draudzene, man bišķi izlīdz ar vientulību. Kā tad? Es zinu Grietu. Viņa mūža dienietis pilnu banku. Tas ir... Imants. Patīkami. Jā. Draugi nāk? Nē. Man laikam jādodas. Protams. Paldies, ka pakavēji man laiku. Bet, ja tev gribās piedalīties kādreiz kādā mākslas projektā... Grieta ir mākslas piekritēja. Viņa zina, kas ir māksla un kas nav. Nu nē, Eba, esmu bijusi tikai uz izstādēm un dažām fotosesijām. Tāpēc manas acu zīlītes redzēja tevi daudz asāk. Tad jau vēl interesantāk, ja tu esi kādreiz piedalījusies fotosesijās, ja tu spēji novērtēt mākslu, es tev labprāt redzētu kādā savā mākslas sērijā. Paldies, Grieta, ka pakavēji man laiku. Draugi uzrakstīja, ka netiek. Es došos projām. Paklau. Bet tu jau man nepateici, kā tevi var atrast. Uzzvani man, ja tu gribēsi piedalīties kādos manos mākslas projektos. Tas, ar ko mēs runājām, tās nav viņa brilles? Jā, viņa bija rokās. Atstāj taču viņas šeit. Nē, man tālāk noderēs. Čau! Čau! Ejam augšā. Bija bārā? Tomas satika? Nē,
Es barā aizķeros pie pāris daļavām. Nu, nē. Neatālīmā. Viņš čil. Kā tad viņas sauca? Grieta, un otrā laikam bija Eba. Labāk pastāstiet, ko jūs šeit esat izdomājuši? Skaidrs. Jaunimāks upuri sagrābti. Nu nē, viss čil. Nu kā redzi, šeit daudz jāstrādā, lai savestu visu šito kārtībā. Iedzersim un varbūt sākam jau šonakt? Jā, šī ir īstā ēka, kur kosčaļiem uzvalkā un ar āmurim. Ierunājās vīrs vampīra kostīmā. Varbūt tas nemaz nav kostīms. Varbūt. Pasties tevis apkārt. Nakts. Cik daudz te visādi sasņainas sērijas varētu uztaisīt. Vīru uzvalkā, vampīrs, āmurs. Alu varētu aizstāt ar kaut ko sarkanu. Vītušas rozes. Te ir ko darīt. Jā, mums te varētu sākties jauns projekts. Ko tu darīsi ar viņu brillēm? Pārdošu izsolē. Nu, nē. Kas tad tev ir padomā? Es gribētu tikt kādā no viņa projektiem. Nopietni. Bet man šķiet, ka viņu balss tembram seko ēna. Balss tembram seko ēna. Tas gan ir kaut kas jauns. Bet, Klau, tu viņu pazīsti labi ja pāris minūtes un pēc tam pasties uz viņa apģērbu. Kā viņš nāk uz bāru, kad visi citi normāli džeki nāk kraklos un džīnsa biksēs. Un starp mums runājot, man viņš tiešām liekas tāds nedaudz dīvains, lai vispār... Ko vispār man jau nevajag ar viņu gulēt? Man viņš šķita tāds interesants čalis, kuru varētu kaut ko tādu radošu padarīt. Zini kā, es viņu uzvanīšu. Nemaz nedomā. Man tiešām viņš liekas tāds mazliet dīvaini bīstams. Ja jau mazliet, tad viss čil.
Čau, Imant. Tavs brilles ir pie manis. Brilles? Kādas brilles? Tik tiešām. Grieta, es tavu balsi uzreiz atpazinu. Piedod, es biju bišķi iesnaudies. Pagā. Nezini, cik ir pulksteņs? Labs jautājums. Ko par tām brillēm? Nav jau man viņas baigi steidzams, bet ja tā padomā, pagā. Es padzeršu uz ūdeni, savs muti palika. Klau, Grieta, mēs tikai īsu brīdi runājuši esam, bet tu man iekriti atmiņā, tādā labā nozīmē. Es nākamnedēļ visu nedēļu taisos pa laukiem dzīvoties, kur es taisīšu vienu projektu. Ja man jau tās brilles nav steidzīgi vajadzīgas, bet tomēr, ja nākamnedēļ spīd ļoti spoža saule, tu jau zini, var gadīties. Tu man viņus varētu atvest uz laukiem un pastīties, kā top mani projekti, varbūt viņos piedalīties. Es padomāšu. Klau, es jau rītdien braucu projām. Ja kas, tu man varētu dot ziņu. Čau! Čau! Vispār tas bija mans ūdens. Tu zini, cik es tevi ilgi gaidu? Cik tu te mani gaidi? 8 no rīta sāki? Wow!
Tu par to čalu taču nedomāji nopietni. Par ko? Nu kā, tu man naktī zvanīji un teici, ka tu esi gatavi iesaistīties. Tu tajā savā mākslas projektā, un tu vienkārši ņēmi un apklusi. Jā. Es laikam runājot vienkārši aizmigu. Nu, izklausījās tāds interesants čalis. Es tevi pazīstu. Tu pārāk bieži ielien pārāk jautrās vietās. Labi, varbūt vienalga par to viņa dīvaino izskatu bārā, bet tu saproti, tas, kā viņš ar tevi runā, tur kaut kas nav. Pazīsti viņu tikai vienu vakaru. Tu atdod viņam brīles un laidies projām. Kaut tu nav pohas? Paklau, tu ar to čali ieberzīsies dziļos. Labi, tas bija viss, ko tu gribēji pateikt. Nē, vai mājās beidzās piens tev ir? Tev 8 no rīta vajag pienu? Vispār es šeit biju atnākusi pirms 8. Un veikals ir vaļā tikai no 9. Ej pēc piena. Nemaz nedomā, ka tu nebrauksi man līdzi. Nē, man nemaz neinteresē, kas tur būs. 10. esi pie manis. Nē, es par to neko negribu dzirdēt. Varbūt pirms brauc, tu papēti to cilvēku reāli internetā. Bet kas ir? Aizbrauksim, pastīsimies, ko viņi tur veido, pačilosim. Ja nu kas, nopūtīsim viņus ar pipurgāzēm. Grieta, tu man esi visforšākā draudzene. Jā, mēs esam gājuši daudziem piedzīvojumiem pa dzīvi kopā, bet, zini, man ir tiešām tāda dīvaina sajūta par to Džeku un, piedod, šoreiz saku nē. Man ir, zini, tāda reibinoša sajūta par to visu. Joprojām ir reibinoša sajūta no vakardienas, ja? Ne jau no vakardienas, drīzāk no tā Džeka. Es saprotu, ka to lēmumus pieņemt ir kā acis pamirkšanāt, un to esi darījusi tik daudz reizes. Tu pat dzīvēji pārāk jautri. Bet tu nepadomā, kā būtu drošāk. Un es tev ieteiktu padomāt par to braukšanu. Man vienalga. Būs vai nē, es braukšu. Sveiks! Man jūsu kontakts iedeva jūsu kādreizējais blakus kaimiņš Jānis. Uzmanīgi klausos. Vai jums viņš ir kādreiz stāstījis par tādu mākslinieku Imantu? Pagaidi, Imants no Galvaspilsētas? Jā, viņš tik bieži slavēja to mākslas redzējumu. Kas uz sirds, draugs? Zinu, ka tā pēkšņi jums zvanu, bet varbūt nelaikā man ir vienkārši jauna ideja projektam. Mēs agrāk viņa īpašumā veidojām projektus, laikam vēl pirms jūs dzīvojat blakus kaimiņos. Jā, zinu, man viņš stāstīja, bet Klau, vai tu ar viņu bieži satiecies? Kā viņam iet? Nezinu, vai es tā īsti jums drīkst stāstīt. Es ar viņu tiekos ierobežoti. Viņam ir galvas veselības problēmiņas. Kad jautāju, kas noticis, kāpēc nevajag braukt šurp, viņš iegrimst sevī. Viņam pašlaik ir ārstēšanās process, ar kuru viņam jātiek galā. Katrā ziņā numuru viņš man iedeva un teica, ka atslēgas esot pie jums. Varbūt labāk pagaidat kādu laiciņu, kad ārā būs labāki laika apstākļi.
Man laikapstākļi ir ideāli. Nu, atslēgas pie manis ir. Jūs viens esat? Jā, tad es drīz būšu klāt. Vai viss ir kārtībā? Viss ir labi. Lai jums jauka dieniņa. Nāc apkārt. Sveiks! Sveiks. Es nojautu, ka tu izskatīsies līdzīgi stāstītajam. Cik ilgi domā darboties? Vēl nezinu. Apstīšos, kas tur dzīvē mainījies, saplānošu. Tu paliksi pa nakti? Vēl nezinu. Es atslēgas tev atgriezīšu, kad es visu tur būšu pabeidzis. Es zinu, man var to māju uzticēt. Es tur ļoti daudz laika esmu pavadījis. Es zinu. Kas ir, ko vajag? Drīz pienākt. Nu nāc!
Ko tu te dari? Mēs laikam neesam pazīstami. Cik ilgi tu dzīvo šajā ciematā? Kādu laiku? Es zinu tevi. Brauc lūdzu mājās. Es zinu tevi. Brauc mājās lūdzu. Jā, varam sākt gatavot vietu. Pagaid, man kāds zvana. Pasaki tālim par šo vietu un jūs varat rītdien atbraukt. Jā, halo, es klausos. Čau, Imen. Atceries tās meitenes no bāra, pie kurām ir tavas brilles? Jā, protams. Es tevi atpazīstu. Tava balss ir neaizmirstama. Es te tā domāju, varbūt tu varētu man nedaudz vairāk pastāstīt par to savu jauno projektu. Pagaidi, es te esmu maz drusciņi aizņemts. Sazvanamies vēlāk, es tev atzvanīšu. Ja tu gribi, tu vari atbraukt uz projektu sagatavošanas darbiem. Ko jūs šeit darat? Un jūs? Ko darat uz šīs zemes? Es pārbaudu. Jūs pārējās mājas ar pārbaudījāt? Es atvainojos, ka patraucēju. Man šeit jāzina. Jau šo ciemu kāds cits atbrauc. Lai jums jauka diena! Jums tāpat. Čau. Čau! Nu, es sazvanīju, braukšu. Pagaid bišķiņ. Man nepatīk tas viss. Es izlaidīšu šoreiz. Es tev nosūtīšu lokāciju, ja gadījumā pārdomā un izdomāsi braukt. Paņem daudz piparu gāzi. Čau! Brauc garām, skatos gaisa logā. Es dzīvu šeit jau neesmu redzējis kādu labu laiciņu. Domā, apveicošo viss kārtībā. Ēri, tas tak tu atceries mani? A cik ilgi te būsi? Nezinu, kāpēc tā jautā. Jūs kādreiz tad agrāk biežāk braucāt projektu taisīt, pareizi? Jā, tā bija. Projekti bija vairāki. A jūs šeit palikšana? Vai kā? Mēs rīt liksim galveno instalāciju un pēc tam kaut kad projekta kulmināciju.
Nededzina, liek elektrību iekšā. Gula draugs mierīgs, lai Dievs ar tevi. Ja nesit nevienam krēdzēm, man labi? Kā vēlies? Kam neteikt? Tik sen šeit nav būts. Jau, Imant! Celies! Čaļi, te gan ir baigs saldais miegs. Davai slienies augšā! Paklau, kā jūs tikāt iekšā? Durvis bija pusatvērts. Būšu laikam piemidzis. Naidam saistais. Padod lūdzu bikses. Cita, un šodien būs viešņa. Tu nopietni? Viņu pierunāji? Tā jau manīs. Varbūt var teju vai kafiju piedāvāt? Nē, paldies, man ir ūdentiņš. Un kur tad palika tavu draudzeni? Viņai savi darbi bija. Sveiki! Tu būtu Grieta? Čau! Jā, būtu gan. Šis ir Tālis, un tas ir Henrijs. Tad, nu jā, par projektu šeit. Mēs tik daudz dažādus darbus šeit esam uzņēmuši. Tik daudz dažādas kompozīcijas te esam veidojuši. Tev ir kluss un mierīgs. Varbūt es varētu būt kā modele pagaidām. Ideāli. Es īstenībā uz tevi cerēju. Lokā ir vēsāks. Vakarā varētu būt nedaudz salīgi. Iedod pilsētniekam kādu mēteli. Iesim ārā. Koridorī jums abiem diviem būs siltās drēbes. Kurš tie pilsētnieks atbrauc plānā džemperī? Man vismaz ir cepuri. Okei, čaļi, pietiek. Koridorī jūs varat aiziet dabūt cepures, apenes un varbūt arī kādu pārmperi jums atradīs. Kurš vakars? Varbūt mēs esam kaut ko padzerties? Jā, kaut ko jau varētu. Vajadzētu viņus likt kaut kādā ar vienādiem attālumiem.
notiek šodien? Turpinam rīt, uztaisam tēju. Varbūt izmēģinam kādu uguns efektu. Ja super laiks ārā. Domāju, ideālākais brīdis to darīt tagad. Jā, un modeli mums ar tepat. Ko? Tā bija koku ciršana. Viss beidzās. Varbūt ejam iekšā. Tas nav Imanta? Jā, lūdzu. Imant, vai tu vēl esi uz vietas? Jā, kā varu tev palīdzēt? Tev ir viesi mājā, ja? Nu jā, kā jau teicu. Veidoju projektu. Nu, es tikai tā apjautājos, vai viss kārtībā un vai visi esat mājā. Nu jā, bet vai tu vajadzēja kaut kam notikt? Čau, Ebi. Kas rokas? Paklau, kas te notiek? Viss, ko es te esmu pēdējās dienās saticis, visi prasa, vai visi kārtībā. Kas ar jums te visiem notiek? Izklausījās, ka tu izgāji ārā? Jā, a kas ir? Piedod, ka patraucēju es tevi. Labāk, kad ir pagaļ. Ko? Super, drīz iesim ārā, turpināsim projektu. Varbūt būšu kā modele. Būtu riktīgi forši. Es gan vēl nevaru iedomāties, kā viņi ir modeli iecerējuši apvienot ar to visu, bet jā, ceru, ka būs iespaidīgi. Kas noticis? Izskaties drūms? Telefona sakariem bija ļoti slikta zona. Nevarēja saprast, ko viņš īsti grib pateikt. Laikam nav pieredzes, ka te kāds ir. Jānis viņam bija iedevis atslēgu, lai uzraudzītu šo te namu. Kā kaimiņu sauc? Es nezinu. Es neatceros. Ne, es vispār nezinu, kā viņš sauc. Ārā sācies paliels vējš. Agrāk nekāds vējš tev neatrada, lai dotos ārā. Esmu paguris. Došos pie miera. Klau, es aizgāju gulēt pēdējā. Jūs jau gulējāt? Pavisam nopietni? Pa nakti kāds te gāja garām tālim? Viss kārtībā? Kas notika? Man ir tāda dīvaina nojausma. Es šo ciematu vairs nepazīstu. Es, laikam, sapnī kaut ko redzēju. Likās, ka kāds staigātu garām. Cik ļoti tu esi pārliecināta, ka tu kaut ko redzēji?
Kas notiek? Griet naktī laikam spogus redz. Nezinu. Man šķiet, šeit vienmēr ir dziļš miegs. Slikts sapnis vien bija. Imant, man tev ir viens jautājums. Centīšos atbildēt. Mana draudzene bija nobijusies, ka tu mums baroji tik tumšā savādā apģērbā. Es vēl nobijos, ka pa muti nedabūnu. Viņa diži neusticējās šim braucienam uz šejieni, tāpēc esmu vienītī. Tāpēc atbrauci viena, jo draudzene padomāja, ka tāds ķertais piesienās. Paskaties, ko viņi dara. Laukā ir vēss. Jā, ar katru minūti paliek vēsāks. Bet kur ir Imants? Viņš aizgāja uz mašīnu pēc gaismām. Ārā sāk snikt. Tad atsākam varbūt rītdien. Jā, tā būtu prātīgāk. Vēl viena nakts? Vai jūs to dzirdējāt? Atkal tas sēņotājs. Kāds seņotājs? Viņš laikam katru vakaru tur staigā. Nezinu, ko viņam tur mežā vajag. Vai tu zini, kas tā pa balsi? Es aiziešu apraudzīt. Es iešu ar tevi. Kam ir lukturis? Henrij, paliec pie grietas. Puiši, esiet uzmanīgi. Te jau vietējie. Viens otru pazīst. Varbūt kaut kas jāpalīdz. Tāli, tu nāc? Es tev gribēju kaut ko pastāstīt. Varbūt liksies dīvaini, bet jau no pašas pirmās dienas, kopš es te atbraucis, man ir tāda dīvaina nojausma. Redz, ka tu neesi tāds kā parasti. Izskaties tāds satraukts. Kas notiek? Visi, ko es te satieku, viņi visi uztraucās par to, vai viss ir kārtībā. Arī šis te sēņotājs, nu ko viņš te tumsā dara? Viņi visi te kaut ko dīvaini dara. Visticamāk, tas ir kaut kāds pentītis, kas sunis staidzina. Tur aiz kokiem ir meža braucamais ceļš. Nezinu, varbūt viņš ir apmaldījies. Vai tagad dzirdi? Kur tu esi? Ko tev vajag? Skrienam!
Vai tu arī paspīdināt gaismu? Ko? Viņi sāka skriet? Tā izskatās. Kas tur notiek? Kur viņš ir? Kas tur tagad zvana? Kur tu esi? Halo, tu dzirdi mani? Tāli! Tāli! Es nevaru viņus sazvanīt. Nav zonas. Jāiet skatīties, kas tur notiek. Tieši tev līdzi. Tāli! Iman! Kaimi! Henri! Vai tāls pie jums? Es neredzu tāli! Palīdzi! Kaimi! Palīdzi! Kur ir Lukturis? Tur jāiet skatīties, kas tur notiek. Kas tur ir? Es nesaprotu. Redz, kur tāls. Tā šķiet. Imant, tāls ir pļavā. Nu, bāc. Kas tur ir ar tāli? Izskatās, ka nekustētos. Tāli, kas tur ir ar tevi? Tāli! Kalns ir esma! Beidz! Grieta, kas notiek? Es tevi nedzirdu. Es esmu pie jums ceļā. Gribēju pārsteigt. Es neizturēju tevi atstāt vienu. Nē, pasauc policiju! Es atbraucu ar vilcienu un mani navigācija ved cauri ciematiņam. Bet te ir tik slikta zona, es tevi tikpat kā nedzirdu. Bet ja tu mani dzirdi, tad es virzos uz tavu pusi. Pārsteigums nesanāk gan, bet drīz būšu klāt. Tā šķiet. Laid mani! Piedod, ka tevī neklausījos. Kas noticis? Es tūlīt būšu klāt uz to lokāciju, Grietiņ. Kas noticis? Ko? Kur tu esi? Mums? Izelpa. Ielpa. Jāsauc palīdzību!
daru? Es to varu. Es to varu. Es to izdarīšu. Pēc prom. Es esmu. Lūdzu, pēc prom. Paliec, meitēn, kur tu esi? Es esmu klāt! Es to neatstāšu vairs nekad vienu! Kas te pie velna notiek? Piedod! Skriem prom! Es esmu Esma! Nē, es tev vienu neatstāšu! Es tev vienu neatstāšu! Mēs...